Ševčenko pakalpojumi izrādījās vajadzīgi. Avistrāns komandai, kas par mums triecienu no augšas! Ričards lidojošais Vanaks! Jāts metiens. Sports varētu būt varbūt pat vienīgais ārējās līnijas spēlētājs, kuram viens bloks vidē spēlē Latvijas-Igaunijas čempionātā. Ričards Vanaks. Garinājumā, bet izcīnīts panākums, tā kā kopējā sezonas bilancē 1-1 šeit. Vanaks triec bumbu grozā no augšas. Un palielina Zeļu pārsvaru vēl vairāk punktiem un liek pieprasīt 1 minūtes pārtraukumu Arturam Zolskim Rubenim. Vanaks triec bumbu grozā no augšas, 21. gūtais punkts. Ļoti rezultatīvi spēlēs Ričards šajā vakarā. Skatāmies atkārtojumā, vēlreiz Pinek piespēlētāja lomā iepriekšējo līdzīgu pārēju. Pārtver piespēle šeit Raimo. Labi, iespēja Vanagam, te 2 punkti. Skatāmies šeit šo te epizodu. Jā, pārsit uzacīja šajā. Tas nav precīzs. Jā, ieskrienēs, iespēlēt apakšā esošo Vanagu. Viņš gan aizmet garām ar 1. metienu, bet pats pielabo savu peļņu kornām. Vanaks. Uz apakšai, met neprecīzi, pats mēģina pielabot, vienreiz, otrais un ar otro piemaks. Tagad jau Vanaks varēja demonstrēt savu individuālo mežģību, kas par piespēlu un pirmais precīzais tālmetiens arī komandai. Lielisks uzbrukums un pirmais precīzais tālmetiens. Zāvidam Vīksnem pārtraukums efektivitāte aizsardzībā no savas komandas. Šeit Ričards Daniels Vanaks lieliski atrada Dāvid Vīksnais tālmetienu līnijas. Joprojām 4 punkti kopā. Vanaks. Tepā. Beidzot izdots gūt punktu. Igaunieks nesaņem viņam adresēto bumbu, Zeļu pārtver un trieciens vienrocītis. Skatāmies atkārtojumā Zeļiem, Pineta piespēlē un Vīksne Samoilovs 2 punkti! Osborns pēdējās sekundes uzbrukumā. Osborns metiens nav sekmīgs un vēl viens uzbrukums Zeļiem. Vanaks izcīna bumbu, pats arī uzreiz sāsināt, tiek tuvāk grozam un pret savu bijušo komandu gūst savus pirmos punktus šajā vakarā. Skuja, met garām. Vanaks tiek pie atlākšās bumbas un gūst vēl 2 punktus. Līdz ar to arī pieliekot punktu. Pirmkārt ceturtais iestādes vēl vairāk pārsvaru Skuja. Distances neprecīzi, bet kārtēji punkti Vanagam. Ja Zelli rünnakul on, Hepa võtab viske ette, see ise tuli ette võtta, rünnakuaeg oli lõppemas, aga unustatakse üks mees lauas ära. Šajās isolācijas situācijās uzbrukumā Vanaks ir punktu mašīna. Tālmetiens. Nav precīzs šis te tālmetiens. Tālāk atpakaļ šo punktu Zeļu. Tālmetiens tālmetiens Vanagā. Precīzs ir Vanaks. 20. Piespēlēja asu, nospēlēja ar rociņām, lai saglabātu bumbu savā rīcībā caurgājienā Ričards Daniels Vanaks. Paliek ceturdaļā. Pinetē. Vanagam. Vanaks garām gājienā tiek līdz groz apakšai un visai bieg. Līdz bumba nē. Ar te vēl 2 punkti, ko ir spējīgs. Nav gatavs, bet te piezīmē
šajā te ceturdaļā. 12 punkti Ausējiem. Vanagam, Vanags tālāk Vīksnem. Ujā. Ausīs ies klātkinēm, pie metieni netiek, vēl Vanags. Vanags līdz groza apakšai. Vanags teicam nospēlē. Saņem bumbu. Apsīts pret Osbornu aizsardzībā, līdz ar to Ričards Vanags ar driblu iesāk uzbrukumu. Vanags arī to pabeidz un pabeidz sekmīgi. Kārtējo reizi 1-1 divcīņā Ričards Vanags izrādās spēcīgāks par savu pretspēlētāju. Šoreiz Andrew Korums krīt par upuri Ričardam Danielam Vanagam. Personīgā piezīme Vanagam jau 24 gūti punkti, 25. gūtais punkts. Korvi all möllamas on, aga sellil hetkel hästi kaitse lukus ja punkte juurde ei tule, aga Vanags ja ei jää Parnisel muud üle kui käsi laiutada. Robert Valge ära realiseerida võimalust Vanags Parnise vastu. Korvi alla välja jõuab, Taikstar tuleb appi, aga Vanags leiab selle augu üles ja sealt see minimaalne. 6 minutit ja 20 sekundit neljanda veerandaja lõpuni. Ja tähtis, et nüüd Pärnu liiga vara, liiga lähedal ei tule, aga vastus taaskord kohe. Liiaselli vastab ära. Väga valus vastus ja... Aga taaskord müts maha ikkagi Pärnu poole pealt, et oli siin vahe, kui ma ei eksi 9 punkti siin mõni minut tagasi, jälle 3 peale ja nüüd 4. Skuja palliga, ilus sööt vasakusse nurka, sealt edasi Vanags võtab Joonatsi ette ja Joonats on ikkagi kaitses jalgadest nõrk. Daudz, kur viņa Vanags. Precīzi strejacīs. Vēl jāspēlē ceļmājā, bet Dārijas Vaļšotas arī atkomā. Vanaga. Tālie mesti. Vanags. Pēcīs. Pieskujas. Skuja. Pret Āronu. Vīksni tālāk Vanagam. Ļoti labi mums kustības Zeļiem. Arī viņi. Vēl viens metiens no distancēs Zeļiem, un tas gan ir precīzs. Vanagā. Skuja. Spēlējas ar Vanagu. Osborns. Skujam atpakaļ Osbornam. Vanags no tālās distances ir precīzs. Ričards Vanags izceļas ar lomās. Vanags vēlreiz no tālienes un vēlreiz ir precīzs. Raimo pasitums vienkārši Osborns. Salīdzinoši retā uzmanību pa Zeļiem šovakar. Vanags no stūra met precīzi. Zeļa aizsardzībā brīžiem vienkārši apstājās un neturpina spēlēt. Gan pie pirmās iespējas Vanags met uz rodu un toreiz beigas, jo ļoti svarīgi, kāda rezultāta starpība būs ejot pārtraukumā. Skuja labi izspēle, šī ir tā piespēle, par ko es runāju. Un uzreiz precīzs tāmetiens Ričardam Danielam Vanagam. Pārtraukums svepā. Osbornam pret tiek garām Mistaram, bet vēl tie pretspēlētāji palīgā. Vanags no tālās distances. Vanags precīzi. 62,5% tāmetienu precizitāti.
Ričardam Vanagam pagaidām šajā sezonā. Līderis tālmetienu precizitāte, un to apliecina arī ar savu pirmo metienu šī vakar spēlē. Tagad tomēr Zeļu rindās, un šoreiz piespēlētāja lomā. Brīdis garām, vēlreiz uzbrukumā bumbu izcīnās Strēlnieks, vēlreiz Osborns, izspēlē Vanagam, Vanags no tālienes. Ir precīzi, otroreiz no līdzīgas punktu trāpā Ričards Daniels Vanags, un no jau minūtes pārtraukums viņa komandai šajā brīdī -10. Vadība atkal Kēlai, 5 sekundes uz kuja. Vanaks, apmēram no 45 precīzi trejacīs. Tālāk distants, Vanaks precīzi līdz ar uzbrukumu. Beigu sirēnu. Vairāk gados jauni puiši var visu ko vērtīgāk, tā skaitā mācības. Uzsūc viņu laiku, kamēr viņi nedodās izbraukumā uz Igauniju. Zigmārs Raimo izglāb bumbu no tās nonākšanas savā laukuma pusē. Lūdzu, Ričards Daniels Vanaks. Nu, tad arī Liepājas, gan Valgas, gan Jēkabpils komandas sastāvos guvis pieredzi Latvijas-Igaunijas čempionātā. It kā tā būtu problēma, tā nepavisam nav. Tādā globālā līmenī problēma, bet fakts paliek fakts. Ļoti daudz savā jaunajā vecumā jau paspējis uzspēlēt šajā čempionātā, un tagad arī gūst pirmos 3 punktus. Mainīgs spēlētājs varētu izcelt to pašu Eriku Kēdus, kurš pagaidām ir laukuma malā. Tur patiešām viņa sedziem par to jāpiedomā. Vanaks. Skaista sadarbība ar Dāvidu Vīksni. Zaļiem iespēja atgūt vadību. Ceturtdaļa pusē. Vanaks no apakšas, Vanaks precīzi. Un tagad jau minūtes pārtraukums Ogres komandai. Izspēr soli ārpus laukumu un bumba atpakaļ Zeļu rīcībā. Teiva Idila šobrīd Kaspar Raimo piespēli. Ričards Daniels Vanaks vēl 2 punkti. Šogad tas noteikti arī atsauc uz apmeklētību. Vanaks 2 punkti. Punktu mašīna. Zeļu Sānautu. Vanaks saņem piespēli groza apakšā. Tad plus 18 un nepilnīgi 3 minūtes palikušas. Iespējams, ka tas ir arī stāsts šajā vakarā. Ričards Vanaks pievieno kārtējos punktus, 12 viņa. Skārtos jau labu metienu. Vanaks. Prātīgi. Vanaks. Puslaikā un samažā viņam 7. Ogres decītas vienreiz izdāmetienu attālumā. Misters Vanaks. Forum Vanaks ar muguru par grozu labi nospēlē. Ričards Vanaks. 7 tāmetienu vidēji katrā spēlē pēc apjoma vidēji mačā. Misters ir līderis Latvijas-Igaunijas līgā. Vanaks ar muguru par grozu. Vanaks precīzi. Vanaks pret Medis. No muguru pret grozu. Vanaks precīzi. Pineta piespēlē Vanagam. Vanaks pret Elmāju var spēlēt 1 pret 1. Visa mala viņam brīvi, lai to darītu, un viņš to arī ļoti sekmīgi izdara. Apmānu viņš mēģinās rādot, kad apspēlēs kā iepriekšējā reizē ar pusaiķi no laukuma malas pagrieziens.
Vanaks un bumba Rīgas Zeļiem. Igulnieks nesaņem adresēto bumbu, Zeļi pārtver un trieciens grozā. Spēles rezultīvākais spēlētājs Džonsons, arī Vanagam bloķēts metiens, saglabā Raimo. Skaisti piespēle tur Jaunzelam zem groza, nav precīzs. Tikmēr Vanaks atkal ar bumbu pret Jaunzem. Vanaks precīzi 2 punkti, krīt grozā 41 pret 25. Bez sodiem spēlējuši abas komandas līdz šim. Lamins saspēlēs ar Jaunzem, Jaunzem tālāk Ausējs. Nav. Strēlnieks un Pīneta Rīgas Zeļiem. Mīsters pēc dribla. Vanaks aizsardzībā bloķēts metiens, bumba pie Osborne, Rīgas Zeļi var doties. Jällegi näitab, miks ta nagu võib-olla kõrgemale tasemele ikkagi ei ole jõudnud, kui see